Man ir tā pēdējā laikā, vispār jau vienmēr tā ir bijis, bet īpaši, kad tu uzskaņojies uz tā viļņa, tad tu ej pa ielu un satiec īstos cilvēkus, ja? Un man ļoti gribās, es nezinu kā citiem, bet man ir ļoti daudz enerģijas un ļoti gribās jaudīgu kaut ko darīt. Man arī! Un pašlaik tieši Latvijā. Un līdz ar to es Latvijā pašlaik arī sastopu savā ceļā jaudīgas sievietes. Un es viņus uzreiz arī uzrunāju, es saku, daram kaut ko jaudīgu kopā, jo enerģijas ir daudz un gribās viņu likt lietā. Un tā mēs ar Baibu esam satikušās, savienojušas divas jaudas, savienojušas divas lietas, kā mēs viens otru, papildinām. Un tad mēs izdomājām, ka mēs nākamais tas, kā mēs to varam darīt, ir palaist to tālāk, palīdzēt satikties sievietēm savā starpā, vai ne? Iesākumā sievietēm. Mēs nediskriminējam vīriešus, bet mēs vienkārši drošāk pašas un labāk mēs zināsim, ko sievietēm stāstīt, rādīt, kuras savukārt var palīdzēt tālāk. Gan vīriem, gan bērniem. Es strādāju vienā tālmācības skolā un es arī dzirdu, cik daudz problēmu ir. Labi, mēs visi zinām, bērniem ir daudz visādas izaicinošas situācijas šobrīd, bet tiem vecākiem saistībā ar visu šo te, kas notiek ar bērniem, ir arī, vecākiem ir daudz vajadzīgs atbalsts arī. Mēs izdomājām, kā, nevis atbalsts tāpēc, ka mēs esam vāji, ne jau tāpēc, vai ka mēs kaut ko nevarētu, bet atbalsts tam dēļ, kad, sajust to, kā mēs vienotrai palīdzam to jaudu atvērt, ja? Jaudu atvērt, jaudu palaist. Vienam cilvēkam jauda, tas ir, labi. Jā, bet tad, kad sanāk kopā vairāk jaudīgi cilvēki, tad ir, wow, kāda jauda. Jā. Un tad, kad ir liela jauda, tad ļoti daudz ko var kopīgi materializēt, manifestēt, viens otram palīdzēt, ja? Jā. Viss notiek ļoti jaudīgi. Ne? Sekojiet, mums te ir padomā praktiski, ko mēs darīsim. Pasākums. Sievietes spēka aplis. Ja? Sievietes. 27. maijā.